Misters Fogs, Paspartū un Auda steidzās uz dzelzceļa staciju, bet tur viņus gaidīja slikta ziņa. Vilciens uz Londonu bija aizgājis pirms 35 minūtēm. Phileas Fogs neapjuka. Viņš pasūtīja speciālu vilcienu. Viņi cerēja, ka paspēs laikā nokļūt Londonā, bet, kad viņi izkāpa no vilciena Londonas stacijā, pulkstenis rādīja bez 10:09. Par vēlu. Drūmā klusumā viņi brauca uz Seviļas ielu. Paspartū bija ļoti bēdīgs. Tagad viņa saimnieks ir izputināts. Pie visa vainīgs ir šis Fiks. Viņi pārvarēja tik daudz grūtību un briesmu, bet viss velti. Grūti pateikt, vai Phileas Fogs tonakt gulēja tikpat ciešā miegā kā parasti. Tomēr nākamajā rītā viņš piecēlās 7 un paēda brokastis, it kā nekas nebūtu noticis. Visu dienu viņš kārtoja savas darīšanas, bet vakarā aizsūtīja Paspartū pie Audas. Fogs lika pateikt Audai, ka grib ar viņu aprunāties. Pēc dažām minūtēm Fogs jau sēdēja divatā ar jauno atraitni. Kad es jums piedāvāju doties uz Angliju, es biju bagāts, teica Misters Fogs, un es gribēju atdot jums daļu no savas naudas, lai jums nodrošinātu mierīgu dzīvi. Taču tagad man vairs nav naudas.